Radio 1 raidījumu cikls Dzīvo videi draudzīgi. Šoreiz mūsu tēma – ūdens saimniecību sakārtošana un modernizēšana Zemgales un Latgales pašvaldībās. Un ja šī kārta būs realizēta, tad var sacīt, ka Jēkablī pilnīgi visos mikrorajonos būs ūdensvads. Tā tehniskā, ekonomiskā pamatojumā ir rakstīts. Cik tad kvalitatīvs ir dzeramais ūdens Jēkablī? Šodien mums ir ļoti labs kvalitatīvs ūdens. Vienīgi tas, ka daži cilvēki uzskata, vai jābērni izsaka tādu šaubas vai tādu aizdomas, ka tur ka kaļķekmens mums ir. Ūdenī ir kaļķekmens, un mēs esam Dolomītu, rajonā, Dolomīta iežu rajonā dzīvojam, un Dolomīta tie kaļķi, viņus nevar no ūdens atdalīt. Vai esat pētījuši vai pētīts vispār, kāpēc ir tik ļoti liela šī dzelzs koncentrācija tieši Atrašienē ūdenī? Viņa mums ir visos ciematos, jo bez atdzelžos ietaisēm mums neviens ciemats patreiz vairs nedarbojas. Ūdens visur ir dzelzs satura, bet tā koncentrācija ir no viena pat zemāk. Mums ir dažas vietas, dažas attēs, kas sakas, kur nav arī šis 1 miligrāms litrā. Jā. Tad ir nomainīti paši ūdensvadi, kanalizācijas vadi. Ir kādas, varbūt citas struktūras? Vispār ir rekonstruēta, arī jaunbūve, visādi. Attīrīšanas iekārtas ir kaut kas. Ir uzlabotas. Tie ūdeņi tiek ņemti no artēziskiem makām, no dzīvokļiem? No visu no dzīvokļiem. Nav mums tādu un spiču, un tādu nekā nav izcetījuma. Izskanēja raidījums Dzīvo videi draudzīgi, kas tapis ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.